Labdien, Jāni, labdien, Viestura, labdien, visi Latvijas Radio 2 un Dzintara dziesmas raidījuma klausītāji. Jāni, saka arī tu kaut ko tev Nu, sveiki, sen nedzirdētie, neredzētie un neuzrunātie. Tā kā drīz parunāsim. Draudzīgas sarunas ar raidījuma viesi. Piedāvā Amigo. Nu jā, tad Liene, Šaumase, Jānis Moisejs, vēl vienreiz čau. Čau. Gribēju teikt, tāds mīļš pārīzes ciemos atnācis. Nē, jāsaka, duets, laikam, tā būtu pareizāk. Ja? Duets, bet mīļš duets. Nu, mīļš duets, jā. Ķīmija tur jau ir, protams, arī. Tur bez tā neiztikt. Nu, tā jau, man liekas, jābūt. Lienes es redzēju bieži, viņa te visur kur, jā, visur mirgo, kā lai saka, kā saules stariņš, kā zvaigznē, gan vakarā, gan no rīta var redzēt. Jāni, kur tu kādu brīdi bija tā, kad drusku pazudis, jo, kā es atceros, ar Lieni jūs to albumu iedziedājat cik gadu atpakaļ? 8. gads. 2008. Tad, 5 gadi pagājuši. Nu, kādu 5 gadi, jā. Nu, mums droši vien kā ar Lieni sanāca, pievērsies dažādām citām lietām, lai viņa kļūst par fantastisku māmiņu un arī solo karjeru, teiksim, ir veidojis un tā. Man pa to laiku bija tāda ideja iegūt kārtīgu izglītību, un es aizbraucu uz Šveici. Izmācījos maģistrantūrā, 2 gadus tur sabiju, un tagad esmu speciālists pa finanšu lietām. Nu, kā jau Šveicē. Jā, skaidrs. Un tad mazliet pastrādāju, lai iegūtu praksi, un tagad esmu atpakaļ Latvijā, un esmu izdomājis, ka šie 5 gadi ir pagājuši, un mums tik ļoti brīnišķīgi gāja kopā, un pilnīgi noteikti ir atkal kaut kas jārada, un Liena bija viensprāts, cik es sapratu. Jā, un tur jāsaka atkal paldies, man šķiet, ja varētu tā arī Jānis piekrist man maestro Raimondam Paulam, jo tikko mums bija Dzintaros lielais atkal kopā saredzēšanās koncertu skatuves, un es nezinu, Jāni, kāds bija tas iespējas tev, kā tu iedvesmojies, bet jā, gala rezultātā Jānis pats uzsvēršu, pats sarakstījis gan melodiju, gan arī vārdus, un tapa šī burvīgā dziesma Mīlēšu tevi, kas arī ir šajā Dzintara dziesma aptaujā. To mēs pēc brīža klausīsimies. Jāni, par to dziesmu rakstīšanu, tā kā var teikt, ka Maestro ir tas cilvēks, kurš tevi mūzikā tā kā ievilka, ja tā drīkst teikt. Un tagad skaties, tu jau sāc arī dziesmas rakstīt. Nu jā. Kā tev tas ienāca prātā? Finanses, mūzika, tas tā kā, tāds mūsmāksnes vakar, teiksim, spēlēja basketbolu, arī man labi sanāk. Un šodien potīti veikt. Jā, uzkāpt līdz tam stāvam, 3. Bet... Jā, bija. Sākās, protams, ar Maestro zvanu. Viņš man zvanīja un teica, vai tev vispār dziedāt patīk, jā? Tā, viss tā maz pa maziņam kaut ko piemācījos klāt un viss, protams, lielāko iedvesmu esmu tiešām no šī talantīgā latviešu mākslinieka un tiešām ģēniju Raimonda Paula ņēmis, iedvesmu, jā, Liene man iedvesmoja, vasara. Ja tagad es aizbraucu vienās svētdienas rītā pie Jānis mājā, viņš teica, man tā gabals es tev parādīšu. Teikšu godīgi atzīšos, nebraucu ar pilnīgi pārliecību, ko tad viņš mums tur sarakstīs. Tagad es izdzirdēju to piedziedājumu, es sapratu, Jāni, kad tik nedomā cilvēki, tas ir Raimonda Paula gabals, jo ir nenormāli lipīgs. Un redz, kā šodien pats sanāca šajās telpās, cilvēki domā, ka tas ir Raimonda Paula gabals. Tas nav, mīļie, tas ir Jānis Moisejs, gan mūzika, gan vārdi. Pirms mēs vēl šo skaņdarbu nospēlējam, ja? Tad skaidrs, Jāņa mūzika, Jāņa vārdi. Tad es saprotu, ka šī dziesma ir arī tā, kas jūs tā... Cik tālu aizvedīs, to mēs pēc dziesmas parunāsim, ja? Bet, jā, paldies noteikti Gintam Stankēvičam arī, kas uztver šo Jāņu mesidžu, kādu gribēja dziesmu. Katrs mēs katrs iedēvām kaut kādu ar tevi, ne, Jāni, kopā un radās šis gala rezultāts. Tas var teikt, ka jūs arī kopdarbs, Liena taču var kaut ko palīdzēt. Pilnīgi noteikti. Viņi tur daudziem vārdiem tā ļoti skrupulozi piegāja, teica, varbūt to nevajag, varbūt kaut kā citādāk, un tad radās tas jā, un vakar arī mēs nofilmējām Dzintara dziesmās tieši video, tā kā arī drīz septembrī tiks arī video parādīts. Jā, labi, lai izdodas, tad piedāvājam Dzintara dziesmu un Latvijas Radio 2 klausītājiem jūsu jaunāko skaņdarbu, kur nosaukums ir Mīlēšu tevi. Lai skan! Dzintara dziesmu izlases jaunums. Dzeguze kūkoja, valodze lūkoja, kur šajā pasaulē lai tās laimi rod. Man liktenis iedevā mantu apslēpto un vēl sirdi, kas bez atslēgas. Mīlēju vakar tevi, mīlēšu šodien, ja palikšu pāri, tad rīt. Mīlēju vakar tevi,
dziediesiet! Atkal ir ziedoņlaiks, atkal krīt ābeksnieks, un klusie vakari neļauj gulēt vairs. Mīlēju vakar, tevi mīlēšu šodien, ja palikšu pāri, kad rīt. Mīlēju vakar, tevi mīlēšu šodien, ja palikšu pāri, kad rīt. Mīlēju vakar, tevi mīlēšu šodien, ja palikšu pāri, kad rīt. Jā. Mīlēšu tevi vienmēr, gan vakar, šodien un rīt, vai ne? Nu, gan jau, ka paliks pāri arī, vai ne? Gan jau, ka rīt arī. Noteikti, jā. Arī. Nu, prieks man, Jāni, prieks, ka dziesma ir izskanējusi ēterā. Ceru, ka arī klausītāji sajūta šo skaisto pozitīvo vēstījumu un balsos atbalstīs. Kā tur tā sistēma tur ir tajā balsošanā? Sistēma ir tāda, tātad katru dienu vienreiz var zvanīt, ja? No viena tālruņa numura. Tālrunis ir 262, tālāk 50, tātad 00, un zvans ir bez maksas. Mēs to visu laiku stāstām. Free, pa brīvu, jāmaksā. Nav tur ne 10 centīmi speciālie plus PVN, ne tur vēl kaut kādi brīnumi. Vienkārši piezvan, nobalso viss. Es nezinu, kāds kuram tarifs. Mums šodien laikam 9. numurs šajā nedēļā. Jums ir, jā. Par numuriem es runāšu pēc kāda brīža, tad, kad mēs būsim beiguši interviju. Bet jūs esat kopā, mums laika tiešām nav daudz. Kā es saprotu, tātad viena dziesma ir aizgājusi, dzīves priecīga dziesma, tātad ir arī doma droši vien kaut ko tālāk darīt, vai ne? Nu, pilnīgi noteikti. Tagad jau drīzumā arī ar Lienu. Mēs tādā mazā turītē Maestro Raimondu Paulu pabrauksim. Jā, šķiet, ka pavisam 5 koncerti, kas būs dažādās pilsētās. Olimpiskajās hallēs. Tuvākais ir 23. septembris Ventspilī. Jā. Nu, un tad arī droši vien tajās ģērbtuvēs, kamēr mums jāgaida, mēs kaut ko jaunu radīsim. Jā, un arī klausītājiem būs daudz ko dzirdēt, es domāju, no mūsu dueta. Tu Maestro esi šo dziesmu parādījis, ko viņš saka? Es sāku ar Gunteru. Vēl līdz Maestro neesmu saņēmies, bet droši vien, ka vajadzēs arī parādīt. Interesanti, jā, jūs būtu interesanti paklausīties. Ko viņš teiks? Man liekas tāds foršs tāds. Gunters bija ļoti pozitīvs izteikumos. Paldies viņam par šiem vārdiem, ko viņš mums atbildēja. Un tomēr arī viņam jāsaka ļoti liela paldies, jo Gunters arī bija tas, kas arī akceptēja šo dalību, ka mēs pirms 5 gadiem realizējam šo projektu Pasaules skaista. Jā, viņš ļoti daudz ir mūs atbalstījis un kopā ar Maestro. Bez viņiem mēs arī nebūtu. Noteikti jāpasakās arī viņiem paldies. Bet dzīve iet priekšu, un man prieks, ka Jānis ir pārņēmis to vadošo līniju savās rokās. Jā. Labi, jums ir koncerti kopā ar Maestro, un tālāk? Mīlīši. Tālāk mēs esam dzintara dziesmās, tā kā visiem, kam tīk šie dziesma, mierīgi arī atbalstīt, ceram, arī tiksim finālā. Un droši vien gatavosit varbūt kādu jaunu programmu. Jā, un tev sanāk laiks bez finansēm, varbūt arī drusciņ pamuzicēt. Jā, vakaros pilnīgi noteikti piesēdīšot pie klavierēm, un es domāju, ka jau uz gada otro pusi, ir jau otrā puse, bet, teiksim, uz Ziemassvētkiem, es domāju, tur jau varētu kaut kas tāds apjomīgāks būt, jā, vai arī, teiksim, 14. gada sākumā. Es domāju, tas varētu būt tāds mūsu mērķis nākamais noteikti. Tagad man būs solo koncertūra nākošais gada sākumā. Es domāju, ka Jānis būs viens no maniem viesiem. Jā, noteikti. Vienmēr atnāk ciemos pie tevis prieks. Prieks mīlēt, jā. Un ja Jānis katrā ziņā tā mēģinās drusiņ tā kā apcerīgās domās nogrimt, zinot Lieni. Lieni cels augšā. Neļaus tev gulēt. Teikšu, Jāni, mīli, ko tu dari. Jā. Super, man ir liels prieks, ka kā liktenis mums savedis kopā un jā. Tiekamies notiek koncertos, vai ne? Jā, tiekamies koncertos, Lenīt, un tiekamies visi klausītāji arī koncertos, kas būs pavisam Es gribu pārbaudīt Lienas atmiņu. Liena, kāds ir tālrunis, pa kur jābalso? 262 50, tad ir vieninieks, tad ir sešinieks un galā devītnieks. Tu jau redzi, ka perfekti noskaidri, kā tavu dziesmu jābalso. Dziesma mīlēšu tevi, Jānis Moisejs, Liena Čomas, vai Liena Čomas, Jānis Moisejs. Nav svarīgi tam vārdam, ne? Galvenais tas dziesmas pozitīvais vēstījums. Mīlēsim. Galvenais arī labi, ka jūs esat atpakaļ un vismaz atkal ir kāds jauns. Un jauns ne tikai tādā veidā jauns, arī skaists un radošs duets. Jo nemaz Viestur nav tik daudz jaunu, man liekas, ka jauniešu dueti, vai ne? Galvenais, man liekas, ka vajag tādu feinu mūziku, kur cilvēkus iedvesmo. Nevis dzied par likteņas sāpēm, tas mums pietiek. Man liekas, tagad vajag kaut kā drusiņu tā, lai ir forši. Jo gal galā dzīve skaista un nāk rudens, nevajag mums depresijas. Nē, mums vajag mīlēt un dzīves prieku, Jā, tieši tā. Labi, paldies jums abi. Lai jums viss labi izdodās, lai jums labi koncerti, lai atbalsta jūsu fani jūs, Zvana balso par jums.
Liene, tu jau atkal būsi kaut kādā tādā kastītē, redzam, ja? Jā, kastītē. Kurā kastītē? Tādā melnajā, ko sauc par televizoru. Jā, būs. Man šķiet, ka raidījums 28. septembrī Dzintara dziesmas, tur arī tiks rādīts mūsu videoklips šai dziesmai. Tā kā sekojiet līdzi Dzintara dziesmas mājaslapā. Tik ilgi jāgaida, vai tad? Tā man šķiet, ka tā bija, jā. Nu, smuki nofilmējām, arī smuki jāsamontē, lai arī to visu tā skaisti parādītu. Tā kā, jā, mūs var atrast noteikti Jāni Facebookā, draugos arī mani un droši var. Jā, īstenībā būtu interesanti paklausīties jūsu viedokli, kā jūs redzat šo dziesmu, vai jums patīk vai nepatīk, ieteikumu droši rakstiet, vai ne, Jāni? Jā, tas būtu tiešām ļoti interesanti. Un, kā mums jāģērbjās, kā es gribētu, lai mēs izpildām šo dziesmu. Pilnīgi noteikti sūtiet mums. Jo drīz arī šai dziesmai taps arī remix, ja kas Jāni, tu vēl to neziņo. Es aizsūtīju vienam ļoti labam DJam. Klubos arī tad būs. Labi. Vēl ko es gribēju jums pavaicāt. Nu, pieņemsim, es jūs gribu uzaicināt, lai jūs man padziedāt skaisti manos dažas svētkos, ka man sabrauc viesis jubileju. Mazums kādu, ja? Rudens atnākšana. Jūs arī, tad jūs var atrast caur visiem mūsu sociālajiem tīkliem. Nu, mājaslapa vēl mums nav izveidota. Jā, bet sociālos tīklos mēs esam aktīvi. Tur viss ir, var droši rakstīt. Mēs tiešām mums prieks vienmēr kaut ko dzirdēt, kā cilvēki jūtās. Labi. Paldies jums, lai jums veicas, saglabājiet optimismu, daudz skaistas dziesmas un, hei, jā, turam īkšķis par jūsu dziesmu. Paldies, tev arī veselība. Paldies. Paldies, tik būtu forši. Jā, labi, paldies.